ir tāds, lai mēs pēc tam varam arī šo semināru ierakstu nopublicēt, un tie, kuriem nav bijusi iespēja piedalīties, tad lai var noklausīties. Tas ir vienīgais šis mērķis. Labdien, es esmu Kristīna Kļaviņa, Veselības ministrijas nozares cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja, un sadarbībā ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju, Veselības inspekciju un citiem partneriem mēs tātad esam uzsākuši šādu iniciatīvu organizēt informatīvos seminārus jaunajiem ģimenes ārstiem par dažādām aktuālām tēmām, kas pēc būtības ir izgaismojušās pēc tam, kad ģimenes ārsti tika aptaujāti, ko veica Latvijas Jauno ārstu asociācija. Šis ir otrais seminārs. Pirmais seminārs bija ar NVD pārstāvjiem par to, kā uzsākt atvērt praksi. Šeit mums mājas darbs vēl nav izpildīts, bet mēs saņemsimies, un tad pirmo semināru kopā ar šo nopublicēsim mājaslapā. Tā kā noteikti arī tad kontakti ir, arī nosūtīsim saiti gan uz ministrijas mājaslapu, gan es pieļauju arī uz Latvijas Jauno ārstu asociācijas mājaslapu, kur tātad to var apskatīt. Piedāvāju, tad šodien mums ir līdz 4:00, ja nepieciešams, un ja var kāds arī kādu minūtīti ilgāk. Tas laiks, tas formāts, kā piedāvāju strādāt, tātad mums ir 3 nosacīti īsas prezentācijas, kur tātad izstāsta šo tēmu Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga un Labklājības ministrijas pārstāvi, un tad mēs atklājam jautājumu atbilžu tādu kā paneli. Jautājumus var uzdot paceļot roku vai arī rakstot čatā. Mēs priecājamies, ja varam atbildēt uzreiz, ja nē, tad arī vēlākā veidā rakstiski. Bet no manas puses tas viss. Katrīna, vai no jūsu puses kādi vēl ievadvārdi pirms sākam? Jā, burtiski 2 teikumi. Viens, kad labdien, es esmu Katrīna Prieda, Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes locekle un vienlaiks arī 3. gada ģimenes medicīnas rezidente. Un paldies jums visiem, ka jūs esat pieslēgušies. Es ceru, ka būs noderīgi. Un otrs teikums man ir par tehnisko lietu, ka pirmais seminārs īstenībā jau ir ievietots Latvijas Jauno ārstu asociācijas Vimeo kontā. Links ir pieejams mūsu sociālajos tīklos. Visātrāk droši vien būs atrast caur Facebook vai pat no vimeo.com, rakstot Latvijas Jauno ārstu asociāciju. Un tur pirmo semināru redzēsiet. Un es domāju, ka pavisam drīz tad arī pēc šī semināra tiks publicēts arī otrais, lai varat dalīties ar kolēģiem, kuri šodien nav varējuši pieslēgties. Tā kā paldies, un es domāju, ka mēs varam sākt. Jā, liels paldies. Tad Anita Slokenbergas kundze, vārds jums par obligātām prasībām ģimenes ārstu praksēm. Un paldies, ka es tūlīt nošārošu to prezentāciju. Vai jūs tagad visi redzat un dzirdat? Ļoti labi. Jā, un tad labdien. Vēlreiz esmu Veselības inspekcijas vadītāja, Anita Slokenberga, pēc izglītības esmu ārsts ar 4 darbojošiem certifikātiem. Esmu beigusi Rīgas medicīnas institūta Tehnisko universitāti uzņēmējdarbības vadību un Tehnisko universitāti kvalitātes vadības maģistra grāds. Man gan likās, sākumā es piedāvāju runāt par darba nespējas lapām, par to, kā aizpilda vai neaizpilda. Man likās, ka tas ir daudz dzīvāks seminārs nekā šis. Bet, labi, bija tas uzstādījums, kad ir nepieciešams dzirdēt tieši par obligātajām prasībām. Tad gribētu teikt tā, kāpēc izvēlējos pirms sākt runāt šo te Avicennas citātu, kad nav kauns nezināt, bet ir kauns tēlot, ka mēs visu zinām, visu saprotam. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, kad Veselības inspekcija manā vadībā 3 gadu periodā strādā tādā režīmā, kad mēs konsultējam pirms vispār kāds kaut ko uzsāk, konsultējam tajā laikā, kad kādam ir kādi neskaidrie jautājumi, un konsultējam arī tajā brīdī, kad dodamies kādā pārbaudē.
Sodīti uzreiz netiek neviens. Mēs palīdzam sakārtot visus dokumentus, lai viss būtu skaidrs. Tāpēc es izvēlējos šo te citātu, lai jūs nebaidītos jautāt veselības inspekcijai. Normatīvie regulējumi ir diezgan daudz. Es visus nepārstāstīšu, bet apmēram, kas ir tas pats būtiskākais. Protams, ka mums galvenais likums ir ārstniecības likums, kas ir nodefinējis, 1. pantā ir nodefinēts, kas ir ārstniecības iestāde. Un tātad ārstniecības iestādē neatkarīgi no formas, tā teikt, komercdarbības formas, ir jāreģistrējas ārstniecības iestāžu reģistrā. Savukārt visām ārstniecības iestādēm tajā pašā likumā 55. pantā ir pateikts, kad ir jāatbilst obligātajām prasībām, kuras ir noteicis ministru kabinets, un tie ir noteikumi 60, man tur ir kļūda, ļoti atvainojos. Jā, man tur ir kļūda. Tātad par obligātajām prasībām iestādēm. No 491. noteikumiem, ko es gribētu uzsvērt jums, kas ir nepieciešams, ja jūs reģistrējat jaunu ārstniecības iestādi, protams, jāizpild visa šī te dokumentācija, anketas var atrast Veselības inspekcijas mājaslapā, un savukārt pēc dokumentu iesniegšanas mēs 10 dienu laikā izskatām, dodas pārbaudīt ārstniecības iestāžu kontrolas nodaļu pārbaudīt, vai viss atbilst šīm prasībām, un tad tiek reģistrēta ārstniecības iestāde un tiek piešķirts ārstniecības iestādē unikālais kods ar 9 zīmēm. Nākamais, ko es vēlētos atzīmēt, pirms vēl runāju par šīm telpām, es gribētu atzīmēt to, ka šai ārstniecības iestādē ir jābūt reģistrētai ar telpu lietošanas veidu, tur ir kods 1264, ko iesniedz zemes grāmatai. Un, ja tā ir jauna ārstniecības iestāde, tad mēs runājam par vides pieejamību atbilstoši visiem būvu normatīviem. Un, ja tad, kad viss ir piereģistrēts un viss atbilst, tad arī šai ārstniecības iestādei mājaslapā jāievieto, kad šī ārstniecības iestādei ir vides pieejamība nodrošināta. Tātad obligātās prasības ārstniecības iestādēm par telpu personālu. No šī es gribētu, lai jūs atceraties vienīgais, ka pārējie jūs visi zināt, kad jābūt reģistratūrai, uzgaidāmai tāpai procedūra, kabinetai, tā kā tas paredzēts 60. noteikumos. Bet pats svarīgākais, ko parasti tā teikt aizmirst, ja šī te prakse ir reģistrēta, teiksim, privātu mājā, tad ir jābūt atsevišķai toaletei. Tā nevar būt tā toalete, tas sanitārais mezgls, kas ir jums pieejams jūsu lietošanai. Un par ko mēs aizmirstam, arī tur mēs aizmirstam, kad šiem te jāatbilst šai toaletē ir jāatbilst arī personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Tātad no šī. Savukārt, šīs ir tās telpas. Es visu nepārstāstīšu, tikai apmēram no šī katra dokumenta to svarīgāko, un tad jūs paši varat paskatīties tas, kas ir nepieciešams. Tātad, ja mēs runājam par personālu, tad runājot par personālu, tad jābūt reģistrētam personālam ārstniecības personu vai atbalsta personu reģistrā. Ja jūs pieņemat darbā kādu ārstniecības personu, respektīvi medmāsu, vai māsas palīgu, tad savukārt ir jāizsniedz inspekcija 3 darba dienu laikā no personas darba dienas uzsākšanas. Inspekcija jāiesniedz informācija par šo te ārstniecības personu. Vai ja šī medmāsa vai kā cita ārstniecības persona beidz strādāt pie jums, tad tieši tāda paša noteikuma attiecās, ka 3 dienu laikā ir jāiesniedz veselības inspekcijai iesniegums. Tā. Kādai informācijai jābūt ārstniecības iestādē? Ārstniecības iestādē ir jābūt informācijai, ka
šis apliecinājums, kad atbilst šīm te noteiktām obligātajām prasībām un jābūt izvietotai informācijai, kādas ārstniecības personas šajā ārstniecības iestādē strādā. Un, respektīvi, arī kādas tehnoloģijas šī ārstniecības iestāde izmanto, un šo visu var atrast Zāļu valsts aģentūras mājaslapā. Tur lejā arī ir šī informācija. Tad par medicīniskajām ierīcēm ir tieši tas pats. Mūsu mājaslapā viss var atrast, tur es daudz nepieskāršos, to jūs varēsiet lasīt paši. Vienīgais, ko es gribētu uzsvērt no savas puses, no pārbaudēm, ejot par medicīnas ierīcēm, galvenais, kam ir jābūt, ir jānodrošina šī dezinfekcija un sterilitāte. Ir jābūt žurnālam, kur ir reģistrēts, lai mēs redzētu, kādas pārbaudes ir izgājušas šī medicīniskā ierīce. Un medicīniskās ieroces, visas lietošanas instrukcijas un žurnāli. Tas ir vienīgais, kas tāds uzsverams no šī. Par higienas prasībām runājot. Šeit ir šie noteikumi, kas nosaka, kad ir jābūt šim te izstrādātam higienas plānam. Šo higienas plānu var iepazīties SPKC mājaslapā. Tur ir paraugu plāns, bet, ko es gribu uzsvērt, šo paraugu plānu jūs izstrādājat paši savai iestādē, respektīvi nevajag pārrakstīt automātiski no SPKC centra mājaslapas šo paraugu plānu, bet paskatīties, ko jūs varat piemērot tieši konkrēti savai praksē. Protams, ka katrā ārstniecības iestādē ir jābūt ierīcēm vai sommai neatliekamās palīdzības sniegšanai. No šejienes, kas būtu pats svarīgākais būtu, kad ir nepieciešams tas saucamais ambulmais, jeb ierīce plaušu mākslīgai ventilācijai, un šie ierīces elpoceļu caurlaidības nodrošināšanai 3 izmēru elpadiem. Protams, pats par sevi fonenskops un tonometrs, un ir jābūt arī aprakstītāja situācija, kurš tad ir par visu šo te atbildīgs un kādā kārtībā tiek sniegt šī neatliekamā palīdzība. Tad par to, kad medicīniskajai dokumentācijai, kā viņai ir jāuzglabājās, kad ir jābūt slēgtos skapjos, par to, kad jābūt drošai IT sistēmai, lai nepiedarošas personas nevarētu tikt klāt jūsu datoram. Un tad pats būtiskākais ministra kabineta noteikums medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, un šeit es gribētu runāt par 2 ļoti svarīgiem punktiem. Tie ir ieraksti, patiesi ieraksti, pilnīgi skaidrs salasāmi ieraksti medicīniskajā dokumentācijā bez labojumiem, un medicīniskos ierakstos iekļauj informācija, kas nodrošina pacienta atpazīstamību, apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodas, kā arī precīzi attaisno ārstēšanas rezultātu. Un šeit gan es gribētu teikt, kad visi grēko, ieraksti ir gaužami skopi, maz informatīvi, it sevišķi ambulatorijā dokumentācijā. Minēšu kaut vai vienu piemēru, ar kuru tikko beidzot ekspertīzi saskāros. Respektīvi, pacientei ir izdota darba nespējas lapa saistībā ar COVID-19 infekciju, bet ambulatorijā kartē mēs neatrodam informāciju par to, ka šī Covid infekcija ir bijusi. Šo es paņemu no e-veselības, kur es redzu sistēmā, ka cilvēkam ir atvērta darba nespējas lapa 10 dienas. Ģimenes ārstam informācija parādās pēc 10 dienām, kad tiek nosūtīta uz rehabilitāciju. It kā pēc Covid-19 infekcijas ar sekām pēc infekcijas, un kā var saprast, tad tieši saistībā ar kaulu sāpēm.
Pilnīga anamnēze un informācija ir no rehabilitācijas centra. Rehabilitācijas centrā ir norādīts, kad ir strādājis ergoterapeits un kad ir uzlabošanās. Un pēc izrakstīšanās no rehabilitācijas iestādes ir dots rekomendācijas turpināt izstrādāt šajās aktivitātes locītavās, pielāgot darba vidi, respektīvi peli attiecīgo, un pēc nepieciešamības lietot medikamentus. Cilvēks pēc izrakstīšanās no rehabilitācijas centra dodas atpakaļ pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts turpina garināt darba nespējas lapu. Kāpēc? Nav zināms. Aprakstīts nav nekas. Jo ir uzrakstīts, ka pacients ir bijis rehabilitācijas centrā, bet vēl turpinās, tā teikt, sāpes locītavās, atzīmēts pulss, atzīmēts asinsspiediens, un turpināt uzsākt to terapiju tā, kur ir bijusi rehabilitācijas centrā. Un tā laimīgi paiet mēnesis. Tiek nosūtīts pie otra ģimenes ārsta, jo pēc mēneša tā kā ir nepieciešama vai nu speciālista atzinums, vai arī otra ģimenes ārsta atzinums, un otrs ģimenes ārsts raksta, ka turpināt darba nespējas lapu. Izvērtējums, objektīvais stāvoklis nav. Tā tiek turpināt darba nespējas lapa vēl 10 dienas. Pēc 10 dienām atnāk pacienti un sūdzās, ka viņai tā kā tagad sāp kājas ceļi. Un ģimenes ārsts no objektīvajā stāvoklī ir minēts tikai atkal asinsspiediens un pulss, vairāk it nekas, nav izmeklēts, ceļu locītavas nav vizuālais objektīvais apskats kājām, un pacients tiek nosūtīts uz rentgenu. Rentgenā atbilde ir kreisais ceļa locītavai iniciālas deformējušās artrozes izmaiņas, uz ko ģimenes ārsts turpina garināt darba nespējas lapu vēl 10 dienas. Pēc 10 dienām cilvēks atnāk un saka, ka viņam vēl joprojām turpina sāpēt. Objektīvais stāvoklis atkal nav, ir tikai asinsspiediens un nespecifiskā pretiekaisuma līdzeklis, un nosūtīts pie ķirurga. Un ķirurgs atpakaļ nosūta pie ģimenes ārsta, izsniedzot 27U formu, kurā ir atzīmēti pases dati pacientam, ir diagnoze, pēkšņi parādās kreisās ceļa locītavas sinovītes. Tālāk ir liels Z-burts un uzrakstīts turpināt darba nespējas lapu vēl nedēļu. Un ģimenes ārsts tālāk neko arī neizvērtējot objektīvo stāvokli, no kurienes parādījās sinovītes, kāpēc ir šāda diagnoze. Ģimenes ārsts automātiski turpina vēl nedēļu darba nespējas lapu. Pēc nedēļas, paldies Dievam, šī darba nespējas lapa ir noslēgta. Ko es ar to gribēju teikt? Šai ieraksti ir skopi, nabadzīga, neko neizsakoša. Un būtībā tad, kad veselības inspekcijai ir jāvērtē, vai ir kaitējums vai nav kaitējums, vai ir sūdzība par kādu no ārstniecības personām, tad piedodiet, šeit neko izvērtēt. Nevar izvērtēt, protams, bet tikai šī izvērtēšana būs negatīva attiecībā pret ģimenes ārstu. Tad nākošais, ko es gribētu vērst uzmanību visiem ģimenes ārstiem, mēs zinām, ka darba nespējas lapas mēs izsniedzam dažādi, un atkal šie ieraksti ir gaužam trūcīgi un nepamato objektīvo stāvokli. Respektīvi, personai bija izdot darba nespējas lapa, bet šajā laikā izrādās, ka iet krimināla process un personai ir jāierodas tiesā. Un šī persona neierodas vairākas reizes uz nozīmētām tiesām, attiecīgi tur intervāls ir 2-3 mēneši, un katru reizi ir viena ģimenes ārsta izdotā darba nespējas lapa. Un tad, protams, ka tiesa prasa mums izvērtēt, kāpēc persona nevarēja ierasties tiesā, un tad, kad mēs skatām darba nespējas lapu, tad ģimenes ārsts ir izdevis darba nespējas lapu, norādot, kad ir brīvais režīms, un turpat blakus ir, kas izslēdz iespēju piedalīties tiesā, bet pamatojums tam nav nekāds.
Tāpēc es pievērsos nedaudz šiem ierakstiem, ka šiem ierakstiem ir jābūt pilnīgiem, ir jāatspoguļo, jāapliecina diagnozi, jāpamato tos izmeklējums, gan ārstēšanas metodas, ko jūs tur pielietojat. Un tas nav tikai tāpēc, ka tas būtu nepieciešams inspekcijai, bet, diemžēl, mums ir jāatbild arī tiesību sargājošām iestādēm un arī pašiem ģimenes ārstiem tiesību sargājošās iestādes prasa pamatojumus. Tā, kas ir tie par tiem ierakstiem. Tā, par zāļu apriti. To es pievērstīšos tās biežākās kļūdas, kas ir pieļautas. Tad statistiski Veselības inspekcija veic pārbaudes, gan plānveidu pārbaudes, gan arī tās pārbaudes, kur ir kādi signāli. Respektīvi, 22. gadā mēs esam apsekojuši 67 ģimenes ārstu prakses, un 23. gada pirmajā pusgadā tās ir bijuši 57 ģimenes ārstu prakses. Ja mēs skatāmies par tām prasībām, vai atbilst vai nē, es teiktu, ka nav slikta situācija, kad pārsvarā 70–80% jau ir viss kārtībā. Bet, ja tomēr nav kārtībā, tad Veselības inspekcijas darbinieki, inspektori palīdz sakārtot un palīdz izprast to, kas nav kārtībā, un kopīgiem spēkiem visu sakārtojam. Tad, kādas tad ir lielākās neatbilstības, par ko mēs runājam? Tātad, tas ir par reģistru pirmām kārtām, netiek paziņots par izmaiņām ārstniecības personu darbībā konkrētajā iestādē. Tad nav norādītas tās personas, kuras sniedz šo neatliekamo palīdzību, kādā kārtībā tiek sniegta, un saistībā par šiem te medicīnas tehnoloģijām netiek uzrādīts valsts metroloģiskai kontrolē pakļauto mēru ierīču saraksts. Tad nākošais, kas ir par vides pieejamību, kā es iepriekš teicu, nav nodrošināta, teiksim, pacienta iekļuve praksē. Tas ir piebraukšanas celiņš, ieeja ir ar slieksni, durvis verās, vērtne ir ar neatbilstošo platumu, un starp ēkām ir dažādi līmeņi. Tas arī nevarētu būt. Tālāk, kā jau pirms tam es runāju par toaletes telpām, kad nav atbilstoši toaletes telpas invalīdiem, un tajā tad, ja prakse ir reģistrēta privātu mājā, kad ir viena toalete, kas ir gan lietošanai privātmājas vajadzībām, gan arī prakses vajadzībām, tas tā nevarētu būt. Tad ir viens, kas ir nepieciešams pacientiem ar redzes traucējumiem, tas ir Braila raksts. Tas parasti attiecās uz jaunajiem projektiem. To mēs vecajos projektos, diemžēl, neprasam, un to arī neviens vecajos projektos nenodrošinā. Ja mēs runājam par zāļu apriti, kādas ir biežākās kļūdas, tad nav veikta psihotropo zāļu uzskaite. Tad psihotropos zāles tiek glabātas neatbilstoši, jābūt ar slēdzamam skapim. Un dažkārt pārbaudot praksēs esošos medikamentus, nav ievēroti derīguma termiņi. Tad par dezinfekcijas plāniem, kā jau es teicu, šo plānu mēs rakstam priekš sevis, un plānu paraugi ir SPKC mājaslapā, un tikai lūdzu nepārakstiet to visu, paņemiet tikai to, kas ir nepieciešams jums pašiem. Un par medicīnisko dokumentāciju jau es teicu, tā kā kartes nav aizpildītas pilnībā, nav norādītas diagnozes, nav fiksēta informācija par medikamentu lietošanas veidu, dokumentācija tiek uzglabāta atvērtos skapjos, kas nevarētu būt, jo var piekļūt jebkurš klāt, kas ienāk praksē.
un kartēs ir veikti labojumi. Šis pats 265. noteikumi paredz, ka šos labojumus var veikt 30. punkts, bet šos labojumus var veikt tikai tādi, ja jūs atstājat iepriekš rakstīto un norādat datumu, kurā datumā jūs veicat šos labojumus, jo dažkārt ir tā, ka šie labojumi tiek veikti pēc veselības inspekcijas pieprasījuma vai pēc tiesību sargājošos institūcijas pieprasījuma, kad tiek pieprasīta medicīniskā dokumentācija, un tad tas tiek vērtēts negatīvi, jo šie pierakstījumi ir veikti jau pēc. Bet vēlreiz pasaku, pierakstījums var veikt, atstājot iepriekšējo rakstīto un norādot datumu, kurā datumā jūs veicat šo te labojumu. Tā, to es tā kā pieskāros. Un laikam ātrumā man būtu arī viss par šīm te prasībām. Diezgan sausa jaunu sanāca šī prezentācija, tāpēc, ka tas ir par normatīviem dokumentiem. Ja kādi jautājumi var atbildēt, bet es vēlreiz saku, ja kaut kas nav skaidrs, praktiski uzsākot darbu, jūs varat zvanīt uz veselības inspekciju, veselības inspekcijas darbinieki jums atbildēs un palīdzēs sakārtot visus nepieciešamos dokumentus. Šeit es tikai pieskāros tiem normatīviem dokumentiem, kuri paši būtiskākie. Anita, milzīgs jums paldies. Prezentācija arī būs pieejama, ja jūs neiebilstiet. Es tiešām arī aicinu ieklausīties, inspekcijas gatavību palīdzēt, konsultēt un atbalstīt. Un citreiz varbūt mazāk paļauties uz kādu negatīvo pieredzi, bet pašam tad iet uz kontaktiem. Un es ticu un zinu, ka mēs tomēr visi kopā esam par labāku rezultātu sasniegšanu. Un tieši tā mums šis ir otrais seminārs, bet esam vienojušies vēl par 2. Un tā tad nākamā tēma būs tieši par medicīnas dokumentāciju, par personas datu aizsardzību kopā arī ar Veselības inspekciju, Valsts datu aizsardzības inspekciju. Un 4. ir tad tieši konkrētāk par šo sadarbību ar Valsts veselības darbspēju ārstu ekspertīzes komisiju, tātad konkrēti par niansētāk par šo tēmu. Es domāju, piedāvāju, kad Labklājības ministrijas kolēģi varētu pastāstīt par prakses telpu pieejamību, un tad pēc tam es atklātu jautājumu diskusiju sadaļu. Aiga, es redzu, ka jūs esiet. Sakiet, lūdzu, vai jūsu kolēģi ir tad gatavi pārņemt savu stafeti ar prezentāciju? Jā, paldies par doto vārdu un paldies, kad uzaicinājāt. Es atvainojos, bet jūs tā klusi mums runājat, vai tikai man tā ir? Es nenolieku. Paldies, Tagad ir jābūt, es atvainojos. Jā, paldies, kad uzaicināt. Mums prieks, ka jums šī tēma ir aktuāla un interesanta, tikpat cik mums. Un tamdēļ es dodu vārdu manām kolēģiem Inesei Vilcānai un Polīnai, kuras ikdienā ar šiem jautājumiem arī strādā un ir zinoši, un viņām ir arī līdz šim pieredze stāstot un iepazīstinot ar šiem cilvēkiem ar invaliditāti un vispār cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem aktuālām tēmām. Tā kā, ja drīkst, tad es dodu vārdu savām kolēģiem, kuras arī sniegs jums prezentāciju par šo tēmu. Paldies! Jā, labdien visiem! Jā, labdien! Paldies, Aiga, par priekšā stādīšanu. Un mēs šodien būsim divas, kā jau Aiga teica, tā ir Paļina Raškova un es Inese Vilcāne, un šodien mēs vēlētu pastāstīt par vienu no vienlīdzīgu iespēju principa aspektiem. Un tā ir vides un informācijas piekļūstamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas ir svarīga ikvienas ģimenes ārsta prakses kontekstā. Un arī, ja tajā ir paredzēta būvniecība un arī nav paredzēta būvniecība vai labiekārtošana, tomēr ir jāpārliecinās par to, ka jūsu ārsta prakses vieta ir piekļūstama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, arī senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem.
Tieši jūsu ģimenes prakse, kas ir iekļaujoša un piekļūstama, var kļūt par vienu no priekšnosacījumiem iekļaujošas vides un iekļaujošas sabiedrības veidošanai. Šodien mums atvēlētajā laikā mēs jūs iepazīstināsim ar galvenajiem aspektiem, kas attiecas uz vides piekļūstamību un saziņu ar cilvēkiem ar invaliditāti, un arī tiesisko ietvaru, kurš nosaka, ka personām ar funkcionāliem traucējumiem ir jānodrošina iespēja patstāvīgi iekļūst ārstniecības iestādē un saņemt veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgi ar citiem. Nākošo slaidu, lūdzu, paņem. Lēc vienīgais drīkst, vai jūs varētu uzlikt, lai ir pilnekrāns savādāk? Tas, jā, man... Tur, kur tie 3 pumpiņas apakšā ir zem turienes, pamēģina uzspiest. Так. Nebija. Darin ar... Tā. Neliela. Polīna, laikam tev ir jāpārslēdzas uz ekrāns 1 vai ekrāns 2. Ja tev ir 2 ekrāni. Man ir viens ekrāns tagad. Pamēģini lūdzu vēl, kur tās 3 pumpiņas uzspiest. Jā. Jā, uz šo var pamēģināt uz. Jā, šitādi, jā. Jā, ļoti labi. Jā. Paldies, kolēģi. Aha, paldies. Jā, tātad runājot par tiesisko ietvaru, piekļūstamības un nediskriminācijas princips ir nostiprināts gan Latvijas Republikas Satversmes 89. pantā, kurš aizsargā cilvēka tiesības, gan arī ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām, kuras 3. pants paredz vairākus pamatprincipus, proti cilvēkam piemītošās cieņas, personīgās patstāvības, tostarp arī personīgās izvēles, brīvības un personas neatkarības ievērošanas principu, kā arī diskriminācijas aizliegumu. Un šīs konvencijas 9. pants paredz visu cilvēku brīvu piekļuvi fiziskajai un informatīvajai videi. Savukārt ārstniecības likuma 65. pants paredz, ka personām ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām ir jānodrošina visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kuras paredz likums, un psihiskie traucējumi vai psihiskā slimība nedrīkst būt par iemeslu cilvēka diskriminācijai. Attiecīgi ministru kabineta noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūru vienībām paredz detalizētas prasības attiecībā uz vides piekļūstamību ārstniecības iestādēs. Jā, un arī daudzi citi normatīvie akti, kas attiecas uz piekļūstamību, un tie ir redzami arī šajā slaidā. Lūdzu, nākošo. Jā, šajā slaidā ir neliels atskats uz statistiku, tātad personu ar invaliditāti skaitliskais portrets. Un pēc Labklājības ministrijas rīcībā esošajiem datiem personu ar invaliditāti skaits katru gadu turpina pieaugt. Tātad, ja 2014. gadā šis skaits bija 8,6% no valsts kopējā iedzīvotāja skaita, tad 2022. gadā, gada beigās, tie jau bija 10,6%. Un lielākais personu ar invaliditāti īpatsvars ir tieši darbspējas vecumā, un būtiskais pieaugums pēdējo gadu laikā ir vērojams vecuma grupā 65 plus gadi. Bērnu ar invaliditāti īpatsvars starp personām ar invaliditāti jau vairākus gadus ir 4% ietvarā, un absolūtos skaitļos šo bērnu ar invaliditāti skaits ir stabils. Par šo pieaugumu Labklājības ministrijas vērtējumā šis pieaugums ir saistīts gan ar sabiedrības novecošanos kopumā,
gan izmaiņām, kas ir notikušas invaliditātes politikā, gan dažādu atbalsta pasākumu ieviešanu un pārmaiņām sociālo-ekonomiskajā situācijā, izmaiņām rīcību politikās, kurās atsevišķos gadījumos un situācijās invaliditātes status tiek noteikts kā priekšnosacījums atbalsta saņemšanai. Lūdzu, nākošo. Jā, un runājot par funkcionāliem traucējumiem, tad šie traucējumi apgrūtina personas spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Tie var būt gan redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības traucējumi, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi. Un šie funkcionālie traucējumi var būt gan iedzimti, gan iegūti. Tās var būt skeleta, muskuļu, saistaudu vai ķirurģisku slimību vai dažādu traumu rezultātā. Un šie funkcionālie traucējumi ietekmē ne tikai mājas soli un pašaprūpi, bet arī iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un ierobežo personas iespējas saņemt pakalpojumus vienlīdzīgi ar citiem. Šos funkcionālos traucējumus var mazināt, ja ir pielāgota vide un atbilstoši sniegti pakalpojumi. Ja? Tātad mūsu uzdevums ir mazināt šos šķēršļus, kas traucē vai liedz šīm personām ar funkcionāliem traucējumiem vienlīdzīgi ar citiem saņemt šos pakalpojumus. Turpinājumā mana kolēģe stāstīs vairāk jau ar lielāku detalizāciju par šiem vides piekļūstamības pielāgojumiem, par kuriem jau pastāstīja Anita. Tātad dodu vārdu Poļinai, viņa pastāstīs, kāds tad ir šis piekļūstamais pakalpojums. Paldies! Jā, labdien visiem vēlreiz! Tad piekļūstams pakalpojums sastāv no 3 daļām. Tas ir fiziska vide, informatīva vide, kā arī efektīva saziņa ar cilvēkiem ar invaliditāti. Ja mēs runājam par fizisku vidi, tas ir vairāk domāts cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tad ir jānodrošina piekļuve bez šķēršļiem, piekļūstamas telpas, tie ir ārsta kabineti, piekļūstamas sanitāra tehniskas telpas, jānodrošina ērtu pārvietošanos starp stāviem, kā arī drošību un evakuāciju. Kad mēs runājam par informatīvu vidi, tie ir vairāk domāts cilvēkiem ar dzirdes, redzes un garīga rakstura traucējumiem, tie ir kontrasta risinājumi, marķējumi, taktīli un ar braila rakstu uzraksti, arī virziena un informācijas norādes un piktogrammas, kā arī indukcijas un akustiskas cilpas. Runājot par efektīvu saziņu ar cilvēkiem ar invaliditāti, tas noteikti ir empātija un tolerance, individuālis atbalsts un individuāla pieeja, atbalstošs personāls un vienlīdzīgas iespējas. Runājot par telpu, ārtelpu un informācijas piekļūstamības elementiem, tad pirmkārt jāatceras, ka mums ir jānodrošina visi elementi, sākot jau no iekļūšanas telpa, kas ir autostāvvieta, jeb sabiedriska transporta pietura, un līdz piekļūstamam un citam piekļūstamam sanitāram telpam un arī citam telpam. Un tad detalizēti iziesim visiem, tad automašīnu stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti izmērs 3,5 metri reiz 5 metri, domāts tamdēļ, ka cilvēki ar kustību traucējumiem, viņiem ir jāatver automašīnas durvis pilnībā, ir horizontāls un vai vertikāls apzīmējums, noteikti ciets līdzens segums no autostāvvietas līdz ieeja un attālums optimālākais līdz galvenai vai alternatīvai ieeja ir līdz 25 metriem. Un, ja, piemēram, jums nav tādas
tāds apzīmējums, kā šeit augšējā attēlā, ja, tad vienmēr var pielikt tādu nelielu zīmi. Tas arī ir svarīgi, ka cilvēki, kuri nepamana augšā to zīmi, ja, tad redzēs vienmēr acu priekšā. Un arī, kad ir ziemas apstākļi, ja automašīnu stāvvieta nav noterīta no sniega, tad šīs apzīmējums arī nav redzams. Nākamais punkts, kur mums ir jāpaseko līdzi, ir ietves un celiņi līdz ēkas galvenai vai alternatīvai ieejai. Tad platumam ceļu ir jābūt vismaz 1,20 m un bez šķēršļiem. Tas nozīmē bez puķu podiem vai citiem šķēršļiem. Tad ciets līdzens un neslidošs sēgums visos laika apstākļos, piemēram, tādas slīdīgas flīzes nedrīkst izmantot. Līmeņu maiņa zem 2 centimetriem, tas nozīmē, ka šeit apakšējā attēla, ka mēs no auto stāvvietas varam mierīgi ar ritiņkrēslu vai bērnu ratiem iebraukt uz ietves, un ir vadulu sistēmas. Ir jau iebūvētas vadulu sistēmas, kas ir cilvēkiem ar vai nu pilnu redzes zudumu, vai ar vidējiem redzes zudumiem, un ir arī tāds variants, ko var pielikt jebkura laika. Es domāju, ka, kad ietve jau ir gatava, tad tādus punktiņus var pielimēt, un tādi punktiņi ir arī kontrastējošas krāsas. Runājot par ieejam, tad ir dažādi varianti. Ja mums ir ieeja viena līmenī, tas nozīmē, ka viņi ir bez šķēršļiem un mums pacelējs vai uzbrauktuve nav vajadzīgi. Bet gadījumos, kad uzbrauktuve vai pacelējs ir vajadzīgi tomēr, tad mēs cenšamies to leņķi ne vairāk kā 5% uztaisīt, jo no 5 līdz 8% tad ir vajadzīga asistēšana, bet virs 8% jau ir bīstami pat ar asistēšanu. Margam jābūt 2 augstumos un no abām pusēm, un arī margam ir jābūt garākam kā uzbrauktuve. Runājot par ieejas durvīm, tad jānodrošina platums ne mazāks kā 90 centimetri, manevrēšanas laukums pirms durvīm 1,5 metra. Ir jānodrošina, ja jums nav automatiskas durvis, tad noteikti ir jāpadomā par zvanu pogu vai domofonu no 90 līdz 1,20 m. Tas ir domāts, ja cilvēks pats nevar atvērt durvis. Gadījumā, ja jums nav tādas iespējas pielikt zvanu pogu vai domofonu, tad noteikti ir jānodrošina atbildīga personāla tālruņa numurs ar lieliem salasāmiem cipariem un informāciju, jo cilvēki mēdz izmantot telefonu kaut vai arī tiem, kam ir vājš roku satveriens. Ja jums ir stikla virsmas, tad noteikti visas stikla virsmas arī gaitiņos ir jānomarķē 3 augstumos ar necaurspīdīgu lenti un jānovieto to 35 cm, 1,40 m un 1,60 m augstumā. Ideāla varianta ir nodrošināt arī nojumu virs ieejas. Runājot par gaitiņiem, tad platums ir 1,50 m un vairāk, un atkal bez šķēršļiem, ja neliekam neko lieku, tad mums ir jānodrošina kontrasta un taktīlie risinājumi gaitiņos. Viens no variantiem ir, ka šajā attēlā katrs kabinets ir tā kā ar savu krāsu, tas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem orientēties. Tad atbalsta margas gaitiņos palīdz gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un taktīlie risinājumi, tas arī ir, ka šajā attēlā šeit ir flīzes, bet ir arī vienkārši tādi pielipināmi pie grīdas punktiņi, un tāda veida var arī nodrošināt vides pieklustamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šajā attēlā mēs gribējām arī parādīt, ka pat ja kaut kas ir izdarīts, tas nenozīmē, ka tas ir izdarīts pareizi.
Piemēram, šajā attēlā jūs redzat, ka ir ne kontrasta, bet tādi puscaurspīdīgi risinājumi. Jā, viņi tiešām ir 3 līmeņos un izvietoti ļoti pareizi, bet šajā gadījumā viņi nav kontrastējošie. Tas nozīmē, ka cilvēks ar redzes traucējumiem tos nepamanīs. Ja? Tāpēc var pateikt, ka darbs ir izdarīts, bet tā kā ne līdz galam. Un šeit runājot par zvanu pogu, pirmkārt viņi ir pa augstu, otrkārt šeit vēl ir tāda neliela uzbrauktuve, kas faktiski cilvēkiem ritiņkrēsla liec saņemt palīdzību, kad vajag tā kā iebraukt iekšā. Un šeit ir tāds interesants piemērs. Pirmkārt nav 1,5 metra durvju priekša, nav margas, ir neatbilstošs slīpums. Un arī pēc attēla var pateikt, ka tas visdrīzāk ir diezgan slīdīgs materiāls. Tad nākamais bloks, par kuru būtu jāpadomā, tas ir skaņas, vizuāla un taktila informācija. Skaņas piekļūstamība cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem var nodrošināt ar vairākiem rīkiem, akustiskas iebūvētas cilpas, vai arī, kā attēlā var redzēt, tā ir tāda pārnesājuma indukcijas cilpa, kas publiskiem pasākumiem vai pakalpojumu sniegšanas vietam ir ļoti izdevīgi, ērti, jo pirmkārt tā cena ir uz doto brīdi bija 250 eiro, bet tā pamatfunkcija, ar ko viņi ir laba, ka novietojot pie informācijas centra, kur cilvēks ar dzirdes traucējumiem ienāk, viņš var saņemt informāciju un kopā ar šo indukcijas cilpu aiziet arī pie ģimenes ārsta uz jebkuru kabinetu un saņemt tur to pakalpojumu. Akustiskie paneļi savukārt ir tāds rīks, kas vienkārši noslapē liekus trokšņus, un tad tas atvieglo cilvēkam ar dzirdes traucējumiem pakalpojumu saņemšanu. Tad kontrasta vizuālie risinājumi mums obligāti cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Un tie ir mārcieti, pakapieni, kontrastējušas durvis un citi risinājumi gaitiņos, kontrastējušas zīmes un norādēs, kur atrodas, piemēram, kāpnes, lifts, sanitāra tehniskas telpas un cits. Un tad taktila un braila raksta informācija, tas jau ir domāts cilvēkiem jau ar tādiem vidējiem vai lieliem redzes zaudējumiem, un tas noteikti taktīla virsma pirms un pēc kāpnēm, kas arī pasaka mums stāva apzīmējumu. Tad stāva apzīmējums pie margam un arī visas informācijas plaksnes mums ir taktīlas, arī evakuācijas karte, kā labas prakses piemērs. Runājot par drošību, tad jānodrošina balss izziņošanas sistēma, gaismas brīdinājuma signāli, evakuācijas ceļus ir jānomarķē ar starptautiski atpazīstamiem zīmēm, kas ir augša, piemēram, jā, tāda zīme. Cenšamies, ka mums durvis, grīdas un citas virsmas savstarpējuši kontrastējušas. Tas palīdz gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan ar garīga rakstura traucējumiem. Vienkārši akla. Jā, un ugunsdrošības aparāti ir sasniedzami ritiņkrēsla lietotājiem. Pārvietošana starp stāviem iekļauj sevi kapnes, liftu un pacēlāju. Tātad runāt par kapnem, kas varbūt nav no jums atkarīgs, bet kapnem ir jābūt vienā augstuma pakapienam, un
kas jau no jums ir atkarīgs, jā, ka margas mums ir 1,10 m augstuma un garākas, ka pirmais un pēdējais pakapiens pat 30 cm un ar nopaļotiem galiem uz leju. Šāds risinājums ir ļoti svarīgs cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tas viņam ir signāls, ka šeit vairs nevajag kāpt soli tā kā uz leju vai uz augšu. Un, protams, kā pirmais pēdējais pakapieni ir nomarķēti. Runājot par liftu, tad vadības panelis 90 cm augstuma, pogas ir ne augstāk kā 1,20 m, kabīnes izmēri ir vismaz 1,10 reiz 1,40 m, kas ļauj cilvēkam ar riteņkrēslu iebraukt iekšā. Durvju platums liftam atvērta stāvokli ir vismaz 90 cm, un iepretim lifta ieeja ir spogulis, kas ļauj cilvēkam riteņkrēsla izbraukt atmugureniski. Un arī lifta pogas un vadības panelis ir ar braila rakstu vai taktils. Šo var arī pielikt jebkura momentā, jo ir pārdošana uzlīmes, kas ir taktīlas un ar braila rakstu. Runājot par pacelājiem, parasti mēs runājam par vertikālu un vai diagonālu pacelāju. Tas var būt ka kabīne vai atvērta tipa. Noteikti šeit jānodrošina patstāvīgas lietošanas iespējas un arī jānorāda atbildīgas personas tālruņa numurs gadījumos, ja cilvēks vai nu neprot lietot pacelāju, vai nu viņam pietrūks spēka uzspiest uz tam visam pogam. Vēl viens risinājums ir kapraķēžu pacelājs, bet piebilde šeit ir, ka ja cits risinājums tehniski nav iespējams, jo pirmkārt kapraķēžu pacelājs viņš nedara visiem riteņkrēslu variantiem, platumiem, un otrkārt sanāk, ka cilvēks, lai cilvēku dabūtu augstāk, viņu nogāž uz 45 grādu leņķi, kas varbūt cilvēkam varbūt pat slikta duša. Tāpēc šo variantu mēs nerekomendējam, bet ja tehniski cits risinājums nav iespējams, tad, protams, labāk tāds risinājums nekā vispār cilvēks nevar tikt iekšā. Ja mēs runājam par piekļūstamām sanitāru tehniskam telpam, tad jūsu gadījumā mēs runāsim vairāk par toaletes telpu un higienas telpu un lietas, kuras mēs nevaram izmainīt jau esoša būve. Tas ir brīvs manevrēšanas laukums poda priekšā, un tik liels viņš ir vajadzīgs vairāk cilvēkiem, varbūt, kuri izmanto elektriskus riteņkrēslus, jo viņam ir lielāks apgriešanas laukums. Un brīvs manevrēšanas laukums nozīmē, ka poda priekšā mums nav ne izlietne, nezinu, fēns vai mīskaste, kas ir lieli stiprināmi pie sienas, tāda veida. Ko mēs jebkura momenta varam pielikt, tas ir roku balsti, paceļami, ka šajā attēla vai jau stiprināmi pie sienas, pie šitas, ja. Tad palīdzības pogas un aukla arī jebkura momenta var pielikt, jo komplekta pārdošana ir jau tādi komplekti. Jānodrošina brīva vieta zem izlietnes, tas nozīmē, ka mēs nevaram likt nekādus skapīšus vai kaut ko citu. Tātad noteikti ir jānodrošina spogulis, ziepes un roku žāvētāju sasniedzama cilvēkiem riteņkrēsla augstuma. Šeit mums piemēra spogulis ir uzreiz virs izlietnes. Būvnormatīva ir pateikts, ka apakšējā māla nedrīkst atrasties augstāk kā 1 metrs. Otrs variants ir spogulis ar mainamu leņķi. Un, ja mēs runājam par higienas telpu, kas ir prasība tagad jaunbūvēm, tad tā telpa noteikti ir jānodrošina klozets pods, bidē, izlietni, kušeti, spoguli un arī bērnu partināmu galdiņu. Un
viens no svarīgiem punktiem, par ko mēs šodien runāsim, tā ir saziņa ar cilvēkiem ar invaliditāti. Jānodrošina iekļaujoša emocionāla vide, kas ir empātija, tolerance, cieņa, neatkarība, vienlīdzīgas iespējas, individuāls atbalsts, atbalstošs personāls un arī atgriezeniska saite. Atbilstošs apkalpošanas veids nozīmē to, ka jūs pirmkārt varat pateikt persona ar invaliditāti, cilvēks ar invaliditāti, cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, kustību, dzirdes, redzes, bet nekādā gadījumā nedrīkst teikt invalīds, jo tas ir pazemojušais vārds. Vienmēr cenšamies runāt laipna balstoni, un noteikti ir jārunā ar pašu cilvēku, nevis pavadošu personu, ja cilvēkam līdzi ir asistents. Ja jūs redzat cilvēku ar invaliditāti, kuram jums liekas vajadzīga jūsu palīdzība, noteikti pirms palīdzēt pajautājiet, vai viņa ir vajadzīga. Jo ne visiem cilvēkiem patīk, kad viņiem palīdz vai pieskaras pie ratiem un tā tālāk. Un cenšaties runāt ar cilvēku ar traucējumiem, ar dažāda veida traucējumu, atrodoties vienā acu līmenī ar cilvēku un arī veidojot acu kontaktu. Tad runājot par saziņu tieši ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā es jau minēju, ka cilvēkiem nevienmēr patīk, ka viņam palīdz, jo arī riteņkrēsls un citi palīglīdzekļi, tas ir cilvēka personīga telpa. Vienmēr sākuma pajautājiet, vai vajag jūsu palīdzību un sniedzot norades, kā kaut kur tikt, arī ņemiet vērā attālumus un šķēršļus, piemēram, vai tur ir kāpnes vai apmeles, vai, piemēram, tur ir stāvs kāpums, kuru cilvēks, varbūt viņam būs grūtības pārvarēt. Tad saziņa ar cilvēkiem redzes traucējumiem. Pirmkārt jāatceras to, ka cilvēki redzes traucējumiem tas nav akli cilvēki, viņam varbūt saglabājas redzes atlikums, kas ļauj just gaismu, siluetus un tā tālāk. Tuvojoties cilvēkam ar redzes traucējumiem, vienmēr nosauciet sevi, un ja jums blakus ir vēl kāds asistents vai cits cilvēks, pastāstiet arī par viņu. Ja jums uz brīdi ir jāatstāj cilvēks, piemēram, kabineta, noteikti jums par to ir jāpabrīdina cilvēku, ka jūs tagad iziesiet. Ja jūs pavadīsiet personu ar redzes traucējumiem, dodiet iespēju šai personai, šim cilvēkam paņemt jūs aiz rokas, tas dos drošības sajūtu šiem cilvēkiem. Ja jūs palīdziet tādam cilvēkam apsēsties, tad pielieciet viņu roku pie sēdekļa aizmugures, tas arī atvieglos viņam apsēšanos. Ja cilvēks ir ar suni pavadoni, tad bez atļaujas nedrīkst pievērst sunim uzmanību, jo suns ir darba un viņš pilda savus darba pienākumus. Saziņā ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem noteikti pajautājiet, kā būtu ērtāk sazināties ar tādiem cilvēkiem, vai izmantojot pildspalvu un papīru, vai viedīrīci, vai kaut ko citu. Ja persona lieto dzirdes aparātu, ir divas vai vairāk opcijas, tad samaziniet fona trauksmi, ja ir iespējams pāriet uz klusāku zonu, vai var lietot pārnesāmu indukcijas cilpu, kā es jau iepriekš stāstīju. Ja cilvēkam līdzi ir zimju valodas tulks, tad paņemiet pauzi, kad jūs runājat, lai tulks varētu iztulkot, un jebkura gadījuma runājat ar pašu cilvēku, nevis ar tulku. Tad arī cenšaties veidot vienkāršus teikumus, runājiet sava parasta balss toni, nevajag pacelt balss toni, ja jūs par to
nelūdz. Un arī šajā gadījumā palūdziet personai to atsauksmi, lai pārliecinātos, ka persona jūs pareizi saprata. Saziņa ar cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem šeit mēs domājam, ka tie ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, ar kognitīviem traucējumiem, ar runas traucējumiem. Un faktiski tas rekomendācijas attiecas arī uz gados veciem cilvēkiem, ka ir jāizmanto parasto balss toni, runājam vienmēr ar personu, tieši ar personu, izmantojam skaidru un vienkāršu saziņu. Esam gatavi, ka mums nāksies atkārtot mūsu teikto vairākas reizes, un esam pacietīgi, jo varbūt personai vajag papildus laiku informācijas saprašanai un saziņai. Un, ja, piemēram, jūs nesaprotat, ko jums cilvēks atbild vai pasaka, tad neizlieciet, ka jūs saprotat. Labāk vēlreiz pārprasiet un var vienmēr atrast citus komunikācijas veidus. Noteikti pret pieaugušiem cilvēkiem ar šiem traucējuma veidiem izturamies kā pret pieaugušiem cilvēkiem. Varam izmantot žestus, diagrammas, demonstrācijas, ja tāds veids ir nepieciešams. Nerunājiet personas vieta un nepapildiniet tas teikto gadījumos, ja cilvēks runa lēnām. Un noteikti, ja mēs runājam par norādījumiem, tad norādījumiem ir jābūt precīziem. Piemēram, labāk pateikt, ka jūs pieņems 10:30, nevis atgriežaties pēc 15 minūtēm. Runājot par vīdes fizisku un informatīvu vidi, Labklājības ministrija ir izstrādājusi pašnovērtējuma anketu, kas ir pieejama šajā linkā. Un tas faktiski ir tas spikeris ar visiem augstumiem, detalizācijām, atsauksmes uz normatīviem, un jūs varat vienkārši pārbaudīt jūsu darba vietu, vai tā atbilst vai neatbilst. Šī ankēta, pašnovērtējuma ankēta, viņa automatiski saskaita viedas piekļūstamības koeficientu, kur 10 baļu sistēmā, kur no 8 līdz 10, kā jūsu pakalpojums ir piekļūstams, no 7 līdz 6-7 tas ir vidēji piekļūstams, un no 0 līdz 5, ka pakalpojums ir nepiekļūstams. Papildus informācijas resursi par horizontālu principu ir atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā, un ir arī ieteikumi iekļaujušas vīdes veidošanai arī mājaslapā, kur gan par komunikāciju, par saziņu, par labas prakses piemēriem, kas varbūt nav atrunāti MK noteikumus, bet vienmēr ir vietam, kur uzlabot to vidi. Un paldies par uzmanību. Ja jums ir kādi jautājumi, mēs varam arī atbildēt. Jā, liels paldies Aiga, Inese un Polina par tiešām vērtīgo informāciju. Varu atzīties, ka man tā sajūta vienmēr bija vides pieejamība, ir diezgan tāds šaurā izpratnē. Tur uzbrauktuve, lifts, bet šī tiešām bija detalizēta arī par šo saziņu, kur tā mana atziņa, ka tomēr visam pamatā jau droši vien ir empātija, spēja saprast pacientus un kuriem ir kāda īpaša stāvoklis. Jā, paldies, un es ceru, kolēģi, ka šī prezentācija arī būs pieejama, un mēs varēsim padalīties, jo tā tiešām ir ārkārtīgi informatīva un vērtīga. Un tā kā laiks skrien ātri, es piedāvāju tad gan Anitai Slokembergai, gan Labklājības ministrijas kolēģiem. Šis ir jūsu laiks, droši uzdodiet jautājumus, un es absolūti piekrītu Anitas teiktajam, kad nav muļķīgu jautājumu. Labāk ir pajautāt, pārjautāt, un šeit tiešām mēs esam tāpēc arī pulcējušies, lai spētu rast kaut kādu skaidrību. Ja ne šobrīd, tad vismaz vēlāk. Tā kā laipni aicinu, vai nu celiet roku vai rakstiet čatā, bet jā, Katrīna, lūdzu.
Jā, es vienkārši mums arī tika iesūtīti pāris jautājumi. Es pirmkārt gribēju pateikties gan Polīnai, gan arī Anitai un visai arī Labklājības ministrijas komandai par to. Man liekas, ka ārkārtīgi interesanti. Lai arī, protams, Šlokamarkas kundze tās obligātās prasības ir tāds savs temats, bet savukārt par šīm te Labklājības ministrijas prezentētajām lietām par pieejamību un saziņu ar cilvēkiem ar invaliditāti, tie ir jautājumi, par kuriem mums rezidentūras procesā, es atļaušos teikt, nerunā praktiski vispār, un es varu droši teikt, ka es ar muti pavērtu klausījos visā, ko jūs stāstījāt, un ārkārtīgi interesanti. Man uzreiz kontekstā ar šo bija, Anita, laikam vairāk jums jautājums, jo ir, protams, mēs droši vien, ka visi gribētu visas šīs prasības ievērot un atbilst pa 100% šīm te pieejamības prasībām, bet kā ir, Anita, realitātē no šīm lietām, ko dāmas prezentēja, kas tad ir tas, ko veselības inspekcija pieņemot ārstniecības iestādes, ka skaidrs, ka ir uzbrauktuve, vai attiecīgi tā kā lifts pacēlājs, ir durvju platumi, labierīcības, kas ir tās kaut kādas lietas, kas ir pilnīgi absolūti nediskutējami obligātas? Nosauc jau gan tās viss, kas ir nediskutējams. Principā, ko es vēl gribēju piebilst par šo pieejamību. Tas, ko teica Polīna, uz jaunām ēkām neattiecās tas, kad ir nepieciešama palīdzība invalīdam. Uz jaunām ēkām ir jāatbilst pilnībā tā, lai invalīds pats varētu tikt iekšā ēkā. Uz tām ēkām, kas ir vēsturiskās ēkas, tad tur gan ir šie slīpie pacēlāji, kur tad ir nepieciešams no būvvaldes, no arhitekta viedoklis, ka tas ir vienīgais risinājums, ka cita risinājuma nav, un tikai šis risinājums ir, kad lai šis pacients varētu tikt ēkā iekšā. Tad mēs tieši tā arī skatāmies, un tieši tā arī veselības inspekcija vērtē. Tad, kas attiecās uz toaletēm, jā, ir jābūt tā, lai šis invalīds, kā mums norādīja Polīna, varētu izbraukt, apgriezties un izbraukt, bet atkal, ja tā ir vēsturiskā ēka, tad ir jābūt durvju ailē tik platā, lai invalīds tiek iekšā ar tiem ratiem toaletē, un lai vismaz atpakaļgaitā viņš varētu izbraukt ārā. Tur atkal ir jābūt arhitekta viedoklim, būvvaldei, ka šis ir vienīgais risinājums, ka šo toaleti šajās telpās nav iespējams pārbīdīt, bet invalīdam jātiek iebraukt un izbraukt, kaut vai atpakaļ. Tad, jā, uz kāpnēm, ja tās ir kāpnes, tad ir jābūt pirmajam pakāpienam un pēdējam pakāpienam ar norādi, ja, kad viņš beidzās vai kad viņš sākās. Tas ir tas, uz kam veselības inspekcija pievērš ļoti uzmanību. Attiecībā man tiešām jāsaka par redzes invalīdiem vecās ēkās tik tiešām nekur nav. Vecās praksēs man tā jāsaka, jā, bet jaunajās praksēs gan mēs skatāmies to, ko Polīna teica. Varbūt es arī papildināšu teikto, ka jā, tiešām 2020. gada valsts un pašvaldību iestādēs tika veikts pašnovērtējums, kurš arī parādīja, ka vīdes piekļūstamība cilvēkiem ar dzirdes, redzes un garīga rakstura traucējumiem nav nodrošināta faktiski 99% ēkas. Pie tam, ka tas ir vislētākais pasākuma veids, jo mēs vienmēr varam nopirkt kaut vai krāsu, nokrasot pirmo pēdējo pakapienu, mēs varam remontējot, mēs varam kabinētus, apkārt kabinētiem citu krāsu izvēlēties. Uzlimes tas tiešām neprasa lielus ieguldījumus. Es nevaru pateikt, ka tas ir bezmaksas, bet, piemēram, dzirdes traucējumus mēs varam nodrošināt ar 250 eiro, tas jau ir ieskaitot PVN. Tā kā un par vispārējo arī ir lētāk. Protams, visdārgākais ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošināt, bet faktiski, ja tā vide ir nodrošināta cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tas nozīmē, ka viņu var izmantot pilnīgi visi. Un cilvēki ar izlaicīgu invaliditāti, es domāju, piemēram, salauzta roka, kāja, acis izoperēts, jā, jo mēs nerunājam tikai par tiem pastāvīgiem. Un arī mums darbinieki var būt cilvēki ar invaliditāti. Un tāda veida, kad mums ir piekļūstams viss, tas ir ieguvums sabiedrībai kopumā.
Jā, paldies. Paldies. Man jāsaka, ka tātad dzirdes traucējums mēs tiešām neesam vērtējuši, jo tiešām vecās tas, kad ir krāsojumi gaiteņos, tas arī ir fakts, tas ir ārstniecības iestādēs, bet es vēlreiz saku, vecajās ārstniecības iestādēs nav. Jā. Jā, es piekrītu droši vien, ka tas, kas ir cilvēkiem ar redzes dzirdes traucējumiem, tas varbūt nav tas resursu ietilpīgākais, bet man liekas, ka visiem ģimenes ārstiem, ne jau tikai jaunajiem ģimenes ārstiem, tā pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir tas lielais sāpīgais bubulis, kas kur ir nepieciešama, man liekas, ka visu pušu iesaist, lai mēs šo varētu risināt. Tā ir problēma visās pašvaldībās. Tas nav tā, mēs nerunājam tikai par Rīgas, tur vecajām mājām. Tas ir tāds sāpīgs jautājums, bet, es ceru, ka mēs kaut kā nonāksim agrāk vai vēlāk pie tā, ka arī jaunie ģimenes ārsti, visi ģimenes ārsti kopumā, kuriem īstenībā tās telpas ir jāmaina vai jāpāremontē vai jānodrošina šīs te prasības, ka kaut kādu atbalstu varēs saņemt. Tad vēl mums tie jautājumi vairāk ir tieši, Anita, jūs tie obligāto prasību kategorijā. Katrīna, atvaino, es tev par Ines Vilcāne varbūt var par šo jautājums vai arī iebilst? Var, jā, es neredzēju, piedod. Ines, jā. Jūs gribētu piebilst droši vien? Jā, paldies. Es vēlējos piebilst arī par drukātajiem materiāliem. Jā, piemēram, bukleti, informatīvie materiāli, kas ir atrodami ārstu praksēs. Arī būtu jādomā vienlaikus arī par tiem, lai šie bukleti un informācija ir vienkāršā, vieglā valodā ar palielinātu šriftu un arī saprotami cilvēkiem ar nepietiekamām lasīt prasmēm, varbūt garīga rakstura traucējumiem. Tātad arī šis formāts, kādā tiek pasniegta informācija rakstītā, arī ir ļoti būtiski un nozīmīgs tāds iekļaujošs moments, ka arī tur mēs pievēršam uzmanību šim šriftam un drukai. Paldies! Jā, Mīš, paldies. Katrīna, vārds tev atpakaļ. Jā, mikrofons ir kārtībā. Tad mums bija kolēģi rakstiski uzdevusi jautājumu tieši par medicīniskajām ierīcēm un vairāk pat nevis varbūt bet vairāk tieši par iegādi vai medicīnas vai un kādām, teiksim, prasībām ir jāatbilst medicīnas ierīcēm, ka pieņemsim, ka bērnu svariem, kad, ja kolēģi pareizi saprot, ir jāpērk tikai konkrēti standarti un certificēti, vai tāpatās arī ir citām lietām, otoskopiem, dermatoskopiem un citām lietām, un kolēģi arī jautā, kur ar šīm prasībām ir iespējams iepazīties. Jā, ir jāpērk certificēti, kā jau teicu, un svāri, sfigmomanometri un viss pārējais, bet viss tas viss ir atrodams mūsu mājaslapā, tas ir medicīnisko ierīču noteikumi, tie jaunie 461 noteikumi. Jā, vai, manuprāt, es arī kaut ko rakstīju tajās, ja jūs paskatīsieties atpakaļ, ja es tos punktus visus minēju, un tieši kas jāpārbauda meteoroloģiski un kas citādāk, ja? Bet es vienkārši šeit nepieskāros, jo laiks ir nauda, lai netērā tikai uz būtiskākajiem tiem punktiem vērs uzmanību. Bet, ja interesē tieši precīzi, kas, es varu atbildēt tam cilvēkam, lai pazvana vai uzrakst man e-pastā, un es atbildēšu. Jā, ja neatradīsiet to savu jautājumu tur, bet 461 noteikumos ir noteikts. Labi, paldies. Un tad vēl bija jautājums par zāļu aprites prasību, teiksim tā, respektīvi, no tā praktiskā viedokļa vai zāļu aprites kārtība ir jābūt aprakstītai pilnīgi visās ģimenes ārstu praksēs, vai kā tas notiek no tāda praktiskā viedokļa, pieņemsim, ja ģimenes tad ir šie NMP medikamenti, pieņemsim, ir jau droši vien vēl kaut kādi, kur tur aizskrien uz aptieku nopērk, lai pacientam tur var iedot, ja kaut ko, vai arī šis ir gadījums, ka ir nepieciešama zāļu atļauja un zāļu aprits kārtība ir jābūt aprakstītai? Te vairāk es biju domājis tieši par to, kad ir to es nepateicu laikam manuprāt, kad katra ģimenes ārsta praksa izvēlās, kādi medikamenti viņiem ir nepieciešami. To jūs paši kurējat.
Tikai jāskatās ir derīguma termiņš, ja tās ir psihotropās vielas, kam ir jāatrodas slēgtā skapī, tad viņas tā arī ir jāglabā, viņas nevar atrasties kopējā. Tas bija tas uzsvers. Ok, nu, no manas puses vairāk jautājumu nav. Varbūt kolēģiem, kas klausās, vēl ir kas jautājums. Droši uzdodiet jautājumus, man liekas, kolosāli iespēja. Es tikai pateikšu, ka es tad čatiņā ieliku saiti uz no medierīču noteikumiem. Jā, lūdzu, Linda Reits, lai jums ir roka. Lūdzu, paceltam. Labdien, paldies. Jā, man ir viens jautājums, vai invalīdu toaletē ir obligāti jābūt spogulim? Jā, noteikti piekļūstama toalete ir jābūt spogulim, kas atrodas virs izlietnes vai no apakšmāla 1 metrs, vai ar slīpumu, kas ir regulējams, lai varētu izmantot gan cilvēki pilnauguma, gan cilvēks arī ritiņkrēslā. Un pie spoguļa arī sasniedzama attālumā no 90 centimetriem līdz 1 metram augstuma ir jābūt žāvētājiem vai papīradvielim un arī ziepēm. Jā, paldies. Tā. Mēs jautājumus vairāk neredzam. Tad līdz ar to es pieļauju, ka informācija ir bijusi pietiekami daudz. Tā droši vien ir jāizpēta, jāsaprot. Mēs šobrīd tad piedāvāju arī, kad šo semināru varētu slēgt, bet jebkurā gadījumā jums ir zināmi mūsu kontakti gan Veselības ministrijā, gan Veselības inspekcijā, Labklājības ministrijā, Jauno ārstu asociācijā. Tā kā jā, arī ir pārdomas un citreiz atcerēs pēc tam kādu jautājumu, droši rakstiet un mēs tad centīsimies atbildēt. Polīna, lūdzu, jums ir kas sakāms, tikai mikrofoniņu. Polīna, jūs ar mums runājat, jums mikrofons nav ieslēgts. Jā, varbūt es varētu uzreiz arī parādīt, kā tiem spoguļiem ir jāizskatas. Ja jūs man atļausiet, es tad arī parādīšu, tad viena opcija ir tāds spogulis, jā, ar mainamu leņķi. Un tas pamata, ko es jau parādīju. Un jā, nedaudz piebremzi šodien internets. Vēl arī, ko es gribēju pateikt, ja mēs runājam par piekļūstamām sanitāru tehniskam telpam, tas ir mīskaste, atvērta tipa, šeit arī var redzēt, ja, kā atvērta tipa, jo nedrīkst likt tā telpa ar kāju darbināmas mīskastes, jo cilvēks ritiņkrēslā, viņš faktiski to nevarēs izdarīt. Un arī ko nedrīkst pieļaut, jā. Tādus spoguļus cenšamies nelikt. Tas ir no dzīves, diemžēl. Jā, paldies. Tas ir visnotaļ uzskatāmi. Kāpēc tā pareizs novietojums un tas izmērs ir svarīgs. Tā. Tad es vēlreiz pasakos gan jauniem un ģimenes ārstiem, pateicos kolēģiem no Labklājības ministrijas, Veselības inspekcijas un Jauno ārstu asociācijas. Tad vēlreiz aicinu arī sekot līdz informācijai par nākošajiem semināriem, domāt laicīgi jautājumus un tiešām arī tad izmantot iespēju un uzdot un meklēt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Tā kā šobrīd no manas puses tas viss. Sirsnīgs visiem paldies un lai jauks vakars. Paldies. Paldies. Vislabāk. Un Polīna, paldies arī jūsu asistentam. Uz redzēšanos. Jā, paldies, visu labu. Visu labu.